Elektronika. Manuprāt, elektronika ir neatņemama mūsdienu dzīves sastāvdaļa. Tas ļoti komplicēts jautājums. Kādā ziņā varētu tā elektronika faktiski var vienkārši, jebkur lieta var atbildēt. Elektronika tā ir tehnoloģija, kur ar elektrisko strāvu mēs pārvadam ziņojumus, informāciju un liekam notikt lietām. Tad vadam kaut kādus procesus. Elektronika tā ir ļoti brīnišķīga lieta. Tā ir visinteresantākā lieta pasaulē. Jo paņem kaut kādas mazas nieciņas, saliek kopā un iznāk funkcionējošs aparāts. Piemēram, kā mobilais telefons kopā ar fotoaparātu un videokameru. Tālāk, lai būtu aktīvi iekšā šajā dzīvē, šajā elektronikā. Studēt elektroniku vajadzētu izvēlēties, tie iemesli noteikti ir tāds. Vispirms jau vajag būt lielai interesē par to, jo tā ir ļoti sarežģīta nozare un ļoti daudz jāstudē, dažādi sarežģīti priekšmeti, sākas ar matemātiku, fiziku, beidzas ar dažādiem tehnoloģijām. Un, lai reāli nepazaudētu motivāciju, tiešām tam ļoti jāinteresē. Tas būtu tas pamats, kāpēc jāizvēlas ir. Es varbūt teikšu tā no savas pieredzes. Tātad man kādreiz bija draugi iedots viens no pirmajiem tranzistoru radiouztvērējiem. Viņš nokrita zemē un sadalījās. Un tad vajadzēja kaut kā sabūvēt atpakaļ. Un tas man ieinteresēja. Tāpēc tad, kad es sāku to darīt, tad pēc tam izrādījās, ka tur ir vēl interesantas lietas un pamazām es iegāju elektronikā iekšā. Nepārtraukti domāt, kā pilnvērtīgāk šo dzīvi nodzīvot. Kā viņu aizpildīt? Studējot elektroniku, ir jāsaprot, ka šī nozara, kas ļoti ātri attīstās. Ja studiju laikā būtu svarīgi iemācīties ļoti ātrā tempā apgūt un izstudēt jaunumus un apgūt jaunas lietas, jo tas šajā nozarē strādājot noderēs visā profesionālajā karjerā pēc tam. Es domāju, ka vispirms nevajag aizmirst, ka studijas, protams, ir nopietnas darbs, bet nopietnas darbs nevar būt bez skaistas atpūtas. Mācīties tikai matemātiku, fiziku un no tā atvasinātās lietas, kas ir elektronika, sakari un radioviļņu izplatīšanās, tas ir diezgan smagi. Atbilstoši tam tad vajag arī labi atpūsties. Telekomunikācijas ir viena no straujāk augošajām nozarēm pasaulē. Telekomunikācijas strauja attīstība ir cieši saistīta ar pieaugošo pieprasījumu pēc interneta un ātrgaitas pakalpojumiem. Un līdz ar to telekomunikācijas studiju programmā jūs varēsiet apgūt visu, kas ir saistīts ar informācijas apstrādi, informācijas pārraidi. Tā skaitā ar strauji augošo šķiedru optikas pārraides informācijas sistēmu, izaugsmi un attīstību. Transportā vispār ir viss jaunākās elektronikas un telekomunikācijas tehnoloģijas ieviestas. Atsevišķa kategorija, protams, mums ir gaisa transports un dzelzceļa transports. Un gaisa transportā, salīdzinot vēl ar autotransportu, ir ieviests vēl augstākas tehnoloģijas, kas nodrošina principā lidojumu no viena punkta uz otru bez cilvēka līdzdalības. Nevar salīdzināt automobīļus, kas bija 20 gadus atpakaļ, un tos automobīļus, kas tagad, kuros ir tik daudz jaunu elektronisku un telekomunikāciju ierīču, kad, protams, nodrošinās gan stabilitāti, bremzējot, gan braucot pagriezienos, un mums ir jānodrošina šo iekārtu eksploatāciju. Mūsu studijas apvieno gan zināšanas datortehnoloģijās, elektronikā un informācijas pārraidē. Studenti ir izveidojuši elektronikas klubu,
kur var lodēt, darboties patstāvīgi, realizēt savas idejas, kas vēl tiks mācītas, vai jau pārbaudīt kādu iemācītu formulu vai teorēmu, kā aprēķināt elektrisko ķēdi, kā iededzināt lampiņu un dažādas citas foršas lietas. Skolēniem es ieteiktu apsvērt iespēju studēt elektroniku, ja viņus interesē matemātika, fizika, informātika, tehniskas lietas. Šajā fakultātē studijas ir ļoti aizraujošas. Nāciet studēt uz elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, jo šeit ir gudrākie, zinošākie un interesantākie pasniedzēji. Šeit ir paši atraktīvākie studenti, kas prot uzbūvēt robotus un piedalīties pasaules mēroga robotikas sacensībās.